Mazliet par Citroen, 1.5 dīzeļiem un raksturīgajiem defektiem. Kas mums notiek ar šiem 20. gada auto? Viņiem bieži problēma ir tieši ķēdes piedziņā. Ķēde ir šaura un ķēde mēdz plīst pie 100 000 km atzīmes. Attiecīgi dzinējs tiek iznīcināts, galva tiek sadragāta, ir ļoti daudz defektu, apjomīgs remonts, dārgs remonts, un bieži vien pēc šī remonta nākamais defekts, kas mums parādās, ir tieši aizaugšana. Aizaugšana šādā daļā, kad visu mums aizaug ciet, gan EGR vārsts, gan EGR dzēsēšanas radiators, šis elements. Un variants ir, protams, mēģināt viņu iztīrīt, bet labākā opcija ir veikt pilnīgu maiņu. Šeit redzam pārējie kanāli, ir diezgan cieti. Šis jau izskatās ir tīrīts kaut kādi, bet tas nav palīdzējis. Šī gadījumā veiksim radiatora maiņu, EGR maiņu, uzstādīsim visu jaunu, satīrīsim, sakopsim plaknes un varēs klients doties tālāk. Un šeit mēs varam redzēt, kā mums radiators izskatās no iekšpuses. Te iztīrīt nav variantu. Te tikai radiatora maiņa. Viss mums ir aizaudzis pilnībā.